Man cilvēki regulāri sūta ziņas un prasa, vai kāda lapa ir vai nav krāpšana. Tāpēc izveidoju neironu tīklu, jeb mākslīgā intelekta modeli, kurš spēj atšķirt krāpnieku lapas no īstajām. Kādu dienu man piezvanīja Lijā un pastāstīja par biznesa inkubatoriem. Es pat nebiju apsvērs biznesa inkubatoru izmantošanu šī projekta pabeigšanai. Braucam uz Ogri. Pasaulē pirmā pašapkalpošanās sūspiedu priekš burkāniem. Ko jums Lijā palīdzēja? Līdzfinansējumu, tāpēc, ka to iekārtu uzbūvēt ļoti dārgi. Fišgrāntu lītām, lai pielādēsim. Bet tagad inkubators dod visu naudu? Atdeve ir 50%. Kas ir atdeve? Mums atmaksā 50%. Nu jau ir apstiprināti jauni ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka būs 70%. No Lijā mēs vairāk kā 100 000 esam dabūjuši līdzfinansējumu, kas tā pātrināja mums to būvēšanas procesu visai. Wow. Jums jau bija kaut kādi klienti, vai jūs atnācāt ar nulīti? Mums jau bija izstrādāta bezmaksas versija aplikācijai, bet klienta mums vēl nebija. Kā ir sadarbība Lijā vispār? Nu, ir viegli vai ir jālec visādiem riņķiem cauri? Šeit Ogrē viss ļoti vienkārši tā kā pie savējiem. Jūs paši rakstat tos papīrus vai jūs paņēmāt kādu cilvēku? Nē, mēs paši rakstam. Jā? Un izdodās, jā? Es rakstu. Tas jau ļoti labi, tas nozīmē, ka to var pats izdarīt. Es arī nezināju, cik tajā brīdī tas viss arī maksās. Mums likās, tā kā sāk to darīt, tad Ko jūs darat? Kas tas ir par projektu? Mēs ražojam baterijas, bet koncentrējamies uz augstas veiktspējas, lielas jaudas. Esam vienam no dažiem Eiropā, kas nodarbojas ar tādām lietām. Jūs jau iepērkat gatavus šūnas? Tos pašus elementus mēs iepērkam, un tad tas, ko mēs darām, mēs dizainējam to lielo akumulatoru bloku. Un kā jums Lijā palīdz to visu? Viņi tā kā palīdz jums nopirkt tās šūnas? Tā skaitā ir arī limiti. Tad uz vienu pakalpojumu šis nevar pārsniegt kaut kādu noteiktu summu. Cik vecam jābūt uzņēmumam, lai pieteiktos inkubatorā? Tad jābūt līdz 5 gadus vecam uzņēmumam, Latvijā reģistrētam un jāatbilst šai sīkajai, mazajai vai vidējā uzņēmuma pazīmei. Kādi ir limiti? Tad mums ir šī ranžēšana. Eksportspējīgs uzņēmums var saņemt tātad līdz 20 000. Ja jūs jau esat kā inovatīvs uzņēmums, tad ir šie 55 000 pirmajā inkubācijas gadā. Bet ir jāskatās arī šis saucamais de minimis atbalsta apmērs, ko vienam uzņēmumam 3 gadu periodā piešķirt šie 300 000 eiro šobrīd. Kur atrodas vispār tie inkubatori? Precizēšu, vairs neesam inkubatori. Mēs esam Lijā pārstāvniecības. Mums ir 20 reģionālās pārstāvniecības. Rīgā ir mums radošo industriju un tehnoloģiju pārstāvniecības. Bet ja es atrodos, piemēram, tur Smiltenē, vai es varu Ogrē pieteikties uz inkubatoru? Jums jābūt saistītam ar to tātad reģionu. Kas ir jāizdara, lai šeit nonāktu? 8. septembrī sākas jaunā biznesa inkubācijas programmas dalībnieku uzņemšana, un visa informācija ir jāmeklē mūsu platformā biznes.go.lv.